Sveiki, es esmu Matīs, izbraukuma mehāniķis Kurzemes reģionā. Šodien mēs vēlamies jums pastāstīt par ekspertčeku piedāvājumu, kā arī dosimies pie klienta. Kā jūs jau zināt, kūšanas sezona ir ļoti īsa un neparedzama. Sezonas laikā mūsu klienti paļaujas, ka tehnika vienmēr būs gatava važas novākšanai. Šodien mēs esam ieradušies zemnieku saimniecībā Pīlāģa Vēra, kur mūs sagaida saimnieks Dīdzis. Šodien mēs pārbaudīsim S-sērijas rotoru tipu kombainu, kas ir sakabināts ar 735X modeļu hēderi. Mani sauc Dīdzis Reitlers. Nodarbojamies ar graudu audzēšanu un ar apšaudzēšanu, kā arī papildus ar transporta pakalpojumiem. Mūsu tehnikas parkā ir 4 traktori un 1 kombains, kā arī papildus sezonas laikā izīrējam vēl 1 kombainu un 1 traktoru. Svarīgākais mums iegādājoties tehniku ir pirmkārt kvalitāte, tehnikai ir jābūt kvalitīvai, otrkārt ir jābūt labam un atsaucīgam servisam. Pēdējos 5-6 gadus jau veicam ekspertčeku pārbaudi, un tas mums rada sirdsmieru, jo atbraucot pieredzējušiem mehāniķiem, veicot padziļinātākas pārbaudes, mēs uzzinām, kas notiek ar mūsu tehniku un kādā stāvoklī tā ir, lai sezonas laikā, tad, kad ar šo tehniku ir jāstrādā, nebūtu nekādi papildu izdevumi, raizes par to, ka kaut kas varētu vienkārši nedarboties tā, kā tam vajadzētu būt. Ar Dojus Latviju strādājam jau ilgi, kopš iegādājamies jau pirmās tehnikas no šīs kompānijas, un sadarbība ir ļoti laba. Ar servisu ir vislabākās attiecības tieši arī ar servisu vadītāju un pašiem mehāniķiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai darbs kopā izdotos. Ko mēs esam iepazinušies ar klientu un laiks sākt darbu pie kombaina pārbaudes. Tad ekspertčeks ir profilaktiski pārbaude, kur mēs pārbaudām gan kombainu, gan hēderu mezglu. Un pārbaudām, vai nav nekādas problēmas vai jau defekti, kas sezonas laikā varētu traucēt pilnvērtīgi strādāt vai arī radīt dīkstāvi. Pirmais, ko mēs darīsim, mums ir pielikt klāt hēderis un mēs pārbaudīsim, kā mums strādā kopēšana, vai nav nekādas problēmas, kā arī pārbaudīsim bīdāmo izskaptu un tītavu darbību. Hēderis nav bijis ilgāk laika pie kombaina, ir jāveic kalibrācija izskaptī. Plus vēl mēs varam pamēģināt regulēt augstumu mums vajadzīgo, jo katrai kultūrai šis augstums ir savādāks. Un hēderis ļoti ātri un mierīgi pieņem pozīciju. Kā mēs redzam, šim kombainam viss funkcionē ļoti labi. Protams, pārbaudam arī tītavu funkcijas. Attaisīsim vaļā sānu vākus. Pārbaudīsim elektrosavienojumus un hidrauliskos pievadus, plus vēl gliemežu transportieru piedziņas ķēdi un izskapts piedziņas siksnas. Un tad liksim hēderu uz ratiem un virzīsimies tālāk pie kombaina. Mēs varam pārbaudīt, vai nav brīvkustība kardāna pievados, kas piedzen izskapts. Vai izskapts reduktoru dempferim nav brīvkustība, kā arī izskapts piedziņas gultnim. Protams, arī elektrosavienojums. Sāngriezēja izskapts ir nedaudz traumēts sezonas laikā. Vai nu iztaisnot, vai nu uzlikt jaunu. Protams, pārbaudam arī, vai gliemežu transportierim ir visi pirksti, kas labības masu nes iekšā slīpajā kamerā. Otrā pusē tieši tas pats. Pārbaudam, vai nav brīvkustība. Šajā pusē ir noticis tieši tas pats, bet šeit jau izskapts ir salauzts. Siksnas ir strādājušas, bet viņas ir labas. Sajūgam vajadzētu pievērst uzmanību. Pārbaudam hidrosavienojumus, noplūdes nav redzams. Vienīgais defekts, ko es varu ieraudzīt pie hēdera, ir sāngriezēja izskapts. Pārējais viss izstāsta ļoti labā stāvoklī un ķersimies klāt pie kombaina. Tātad esam noņēmuši hēderi, noņēmuši aizsargu vākus un sāksim pārbaudi pēc mūsu punktiem, ko ir izstrādājis John Deere, lai pārbaudītu viņu mašīnu.
Ekspertčeks sevī ietver 140 punktus, kas ir jāpārbauda kombainam. Šodien mēs pārbaudīsim būtiskākos punktus, kam būtu jāpievērš uzmanība. Ķēžu mērīšanas mums ir speciāls instruments, ko ir izstrādājis John Deere, lai pārbaudītu viņu ķēdi. Tāpat pēc tam, kad mēs pārbaudām ķēdes, mēs pārbaudām arī slīpās kameras drošības sajūgu un arī spriegotais zobrats, kas spriegošo ķēdi pusvelk līdzi. Tā virzoties tālāk, mēs pārbaudām, vai slīpās kameras sānu sagāzumu un uz priekšu uz apakaļ sagāzumu cilindriem nav eļļas noplūžu un elektriskie savienojumi viss ir kārtībā. Kā arī sensoru elektriskos savienojumus un hidro savienojums, viss, kas ir šajā pusē slīpajai kamerai. Slīpās kameras transportieri līst, kas masu virza tālāk uz masu pātrinātāju. Šajā pusē mēs varam pārbaudīt ātro savienojumu, kur savienojas kombains ar headeru, ar pļaušanas platformu. Tāpatās arī hidrauliskie savienojumi un, protams, arī siksni rullīšus. Tāpatās arī reverse kārbu, kas atbild par slīpās kameras un pļaušanas platformas reversēšanu. Tālāk mēs ejam uz sānu, pārbaudam, vai iekāpšanas trepas ir viss kārtībā, vai darbojās pareizi, kā viņām būtu jādarbojās. Vai trepas var nolikt transporta pozīcijā un darba pozīcijā. Esam nonākuši līdz kombaina galvenajam mezglam, kas ir kūšanas un atdalīšanas daļas. Šeit mēs pārbaudām elektromagnētisko sajūgu, kas atbild par slīpās kameras un pļaušanas platformas ieslēgšanu. Tāpat šajā sānā mēs pārbaudām graudu izkraušanas mehānismu, izmēram ķēdi, vai nav izstiepusies, un pārbaudām arī siksnu piedziņu, vai ar siksnām viss ir kārtībā. Pārbaudām rotora piedziņas kārbu, pārbaudām siksnu, pārbaudām pašu kārbu, vai nav eļļas noplūžu, vai viss darbojās pareizi, un arī smalcinātāji piedziņas siksnas, smalcinātāji nažus, un arī bitera piedziņu, bitera siksnu, un, protams, arī visu hidraulikas trubu savienojumu. Nažu pārbauda vizuāli. Klients pēc sezonas jau ir pats izņēmis ārā sietus, domazgājis, un mēs varam arī pārbaudīt, vai ar sietiem viss ir kārtībā, vai netrūkst sietu elementu, vai viņi regulējās, jo viņiem klāt ir palikuši arī motori. Mēs pārbaudām pārkūšanas elevātoru un tīro graudu elevātoru, kā arī tīrīšanas mehānismu piedziņas siksnu un rullīšu. Gatavs. Šim kombainam ekspertčeka pārbaude ir veikta. Ir iespēja veikt ekspertčeka pārbaudes gan kombainiem, gan traktoriem, kā arī citām John Deere tehnikas vienībām. Pasteidzies un piesakies jebkurā sev tuvākajā servisa centrā.